Visiem čau! Esiet sveicināti mūsu podkāstā. Šodien ar jums esmu es, Aleksandrs Fjodorovs. Šis ir mūsu Ričards Raidis Mikēlis. Un mums ir viesis. Jānis Redlis. Čau visiem! Jā, nu šodien mēs varbūt varētu parunāt par to, ko jūs domājat par veipošanu tieši jauniešu vidē un tieši kā tas ir varbūt varētu līdzēt par sportu, būtu grūtības, varbūt kaut kādas. Vispār jau elpa ir maģisks brīdis, maģiska lieta, ka mēs piedzimstam, pirmais, ko mēs ieliekam, ir elpa. Jā. Loģiski, līdz ar to sportistiem vispār skābeklis kā tāds ir ļoti, ļoti svarīgs, lai viņš varētu ilgi izturēt, lai viņš būtu maksimāli labs savā sportā, vienalga kurā. Un veips, kā tā ir inde, viņa bendē tavus plaušas. Līdz ar to, jo tu vairāk veipo, jo tu vairāk indē savus plaušas, jo tev nav vienkārši pēc būtības resursa, lai ķermenim iedod šo skābekli. Tā kā pēc būtības tas ir tīrākais pret kaut kādu pret enerģija jebkuram ķermenim, lai kaut ko sasniegtu. Tu gribi kaut ko, tad ar veipošanu baigi grūti. Jā, plaušas aizsitas un sanāk tā, ka... Aizsitas pat tas būtu viens. Tu viņus vienkārši indē. Līdz ar to, ja tu indē savus plaušas, viņus nepārstrādā to skābekli. Nepārstrādā skābekli un neaiznes tam ķermenim, kam viņu reāli vajag, lai viņš būtu spēcīgs. Un ar to veipošanu smuki vienkārši tāda indē no iekšpuses visu tās plaušiņas. Jā, un tāds vēl grūtāk ir sportot un dehalkas nav kā teikt. Tieši tā, dehalkas vispār nav, arvien vairāk un vairāk. Bet, protams, ka ir tur kādi, kas tur kaut ko var domāt un ir ilgi un darboties. Jā, iespējams, ka tu vari kaut kādu īstu brītiņu. Man nekas nav, es veipoju, man nekas nav. Jā. Problēma tā, ka paies kāds laiciņš, sākumā jau arī pieņems un nekas nenotiek. Bet lēnām viņš apaug tā visu plaušiņu ar to melno un kaut kādā brīdī varbūt arī beigs sportisko karjeru, bet vienkārši vairs pēc tam nevarēs ievilkt telpu un trešajā stāvā pa kāpnēm nevarēs uzkāpt. Jā. Tā kā tas nav tikai tagad tūlīt, tas ir ilgs spējošs process. Jā, sākas atkarības un tad viss aiziet. Kā, dušu gribās ievilkt mieriņu, tur kaut dūmiņi, jāizstās forši, čilīgi jāizstās, jābūt stilīgam, ne vienam no čaļiem. Es saprotu kaut kādā ziņā to, bet pašā laikā vai ir stilīgi būt pēc tam veselam, nenoliek karoti, piemēram, ka vispār noliek karoti. Tad ir, kas, ko tu pats izvēlies. Jā, bet jūs vispār smēķējat vai kaut ko tādu? Es kādreiz niekojos kaut kādu cigāriņu, kaut ko tādu pa svētkiem, bet tā pa lielam nē. Es vienreiz, man bija tāda ļoti slikta pieredze, ka es biju mazs un vēl jauns un stulbs. Vectāvs bija končiki. Kaut kur viņi bija spīdā atstājis vienu un uzlīdis šķūnī augšā. Un bija šie, kuri kaut kādu panorāmu, kaut ko sauc, man es ātri vēšam skrienam uz panorāmu. Vai kāds laiciņš pusstundu skatāmies bez šķūnas, vienkārši dūmos. Tur apakšā govis, visi dzīvnieciņi, visi. Augšā bija salmi. Es to savu, tur kaut kur salmos bija nodedzinājis. Paldies Dievam, varēja nodedzēst un neviens nenomira. Kopš tās reizes tā, laikam nebūs mans. Tas bija tā kā tajā teicienā, kur Jānītis sapīpē un nodega šķūnītis. Jā. Pirtiņa nodega, jā. Man bija gan arī šķūnītis, bet paldies Dievam, kad nesanāca līdz galam. Tieši tā. Jā, vispār veipošana maz, kad alkohols veipošana kā tāda, viņš jau pēc savas būtības ir slikts. Jautājums ir, cik daudz un ko tu dari. Ja tu kādreiz ieliec kā dūmu, nekas jau nenotiks. Bet problēma tā, ka mēs darām to katru reizi, un tas veips ir tik pieejams, ka tu vienkārši hop un ļurķē viņi tā kā visu laiku. Tev nav vairs tā kā stop krāna. Jā. Tev nav tā brīža, ka tu tā kā, nedari kaut kādā veidā. Un tur jau sākās problēmas, ka tu viņu vienkārši defaultā visu laiku lietu un pat neaizdomājies par to, vai tu lietu, un tas viss automātiski. Jā, jo mās, kad jaunieši līdz galam īsti nesaprot, kāpēc viņi to dara. Kāpēc un dēļ kam? Jā, jo, visi dara, es daru arī. Un tā, ka tev, pieņemsim, nav tā kā vairs apstāšanās brīža, tev viņš nebeidzās. Nebeidzās, tu ieej veikalā pēc jaunu. Un vienkārši tu visu laiku mauc. Un tad jau sākās, tu vienkārši pēc būtības indē savu ķermeni. Tad pēc būtības varēja vienkārši stāvēt laiku benzīnā, vai laiku darbā, vai, piemēram, ieejam saugunī. Mēs to nedaram. Bet tas, ko mēs neredzam, ko mēs līdz galam pārēt nesaprotam, būs jau labi. Tā ir. Mēs neaizdomājamies. Vispār pilnīgi ne. Jā. Tad, kad jūs spēlējāt hokeju profesionālā karjerā, bija tādi spēlētāji, kur smēķēja? Bija. Jā, es pats ne, bet bija spēlētāji, kuri smēķēja. Bet ir, kam ir, kā saka, ir tiem, kam dabas dots un viņš var to darīt, viņam nekas nenotiks.
Bet, diemžēl, lielākā daļai cilvēku, jo tu dari, tev kaut kādā brīdī viņš kļūst lēnāks, švakāks, un tad tu kāpēc viņi paņēma manā vietā, kāpēc viņš spēlē un es nē? Tāpēc, ka tu neprūpēs par savu ķermeni. Un tev viņš lēnām samazinās. Tas jauda, temps, ātrums un vispārējais. Kļūst švakāks. Pavisam vienkārši. Jā, tā, ka jūs teicāt, indējāt savu ķermeni. Jā, tieši tā. No idejas, un viss, un tāds sākās. Man ir jautājums, kā jūs prāt, kas ir vislielākā, lielākā tāda inde, kas ir tāda vispieejama? Vispieejamākā? Kas? Nav tāds indes? Veips tas pats. Jā, Alkohols. Kāpēc tas pats žurka inde kaut vai, jā? Žurka-inde, jā. Pēc būtības. Ja tu viņu ņem mazos gabaliņos, tu nekas tev nenotiks. Bet tu jau nemēs tu žurka inde iekšā, vai ne? Bet tu zini, tā ir inde, tā inde ir žurkas. Jā. Mēs neskapēc domājam, ka veips ir kaut kas ļoti labs un ka vispār čileņā. Tā pati inde vien ir. Viņi ir mazākās devās. Viņi pavisam maziņi ir. Bet tas ir tas pats. Bet tur tas pats prikals, ka uz tām veipa paciņām un raksta, ka tas ir kaitīgi veselībai, ka tas viss kaitē, bet tie smēķētāji, kuri pērk, viņi neskatās uz to vispār. Zini kā, viņš man tāds vienkārši tam cilvēciem līdz galam īsti, viņš uzveipo un viņš pat neaizdomājās, ko tas dara viņam. Visi to dara, es gribu būt viens no čaļiem, es gribu būt arī stilīgs, tāpat kā vispārējā, es arī gribu uzvilkt to veipiņu vai dūmu, vienalga, kas tas ir. Un tev jau liekas, ka pa lielam, būs jau labi, tas pats maķīts. Ja? Kā, mēs visi zinām, ka tas kas slikts. Neveselīgs, pareizi. Eļļā tur cepts, viss slikti. Mēs tāpat visi ēdam. Mēs neaizmanām savu palīdzību, kāpēc vispār to dara, kāpēc tas indēja savu ķermeni. Jo tev ir jau jauns, tu esi arī jauni džaļi, jūs apēdīsiet to maķīti uzveipus, nekas tev nenotiks. Mēs neredzam uzreiz to tajā brīdī, kad tu vari nomirt. Ja tu iedīsi tādu žurku indu, veselu paciņu, tu zini, ka tu uzreiz karot noliks. Un te, kā to veipu, tas bīstamais ir, ka tu nezini, kas notiks pēc tiem 5-10 gadiem. Jā. Jo tu zini, ka nenotiks jau tevi. Tur kaimiņš, jā, viņš varēs nosprāgt, bet tad man viss būs kārtībā. Jā, pārliecinās par savu veselību un viss. Tieši tā. Man 2 reizes noklājās veselība. Es zinu, ka veselība ir vienkārši ļoti, ļoti svarīga un viņa ir tāds delikāts mehānisms kaut kādā ziņā. Ja kaut kas nepatiks, kaut kad, varbūt ne visiem, bet viņi pateiks, ka večupi šitā neies cauri, bučis čau. Un mēs redzam, krūtsvēzes un visas plaušvēzes, viņi jau no cigaretēm, no veipošanas, viņi jau sevišķi tagad visi tie cipari vienkārši dramatiski ir augšā. Kā neviens, visi jau domā, ka tas ir tur. Tā statistika ir tur kaut kur. Amerikā. Nevis šeit. Tieši tā. Jā, visi domā, ka tur citi veipo, viņiem tur uzreiz tur bija problēmas no dzimšanas un varētu būt, ka man tāda nebūs, bet pēc pāris gadiem. Veipošana vispār ir ļoti tāds jauns pasākums, pareizi? Jā, pāris gadu. Tā kā mēs pat vēl nezinām, reāli nezinām, kas būs pēc 5-10 gadiem, kad mēs visi būsim veipojuši un visi būs tagad velkuši tos domas. Es domāju, ka būs diezgan lielas un tādas kritiskas lietas, kas to veipošanu nepavēlti. Ir valsts, kur viņi aizliedz, pareizi? Jā. Nepavēlti. Nav tā, ka tie, kas sēž augšā, mūsu Latvijā varbūt kaut kas tur, jā. Nav tā, ka pilnīgi zābaciņi. Viņi saprot to, ka veselībai tas ir vienkārši kosmos. Mēs nekontrolējam savu kaut kādu domu, rīcību un vispārējo un darām. Vienīgais, ko es varētu teikt, ka mans ieteikums, ja tu arī to dari, mēģināt pa bišķiņ samazināt. Pa bišķiņ. Ja tu tur visu laiku ļuļķē, uztaisi ik pa pusstundai. Uztaisi visu laiku pa pusstundai, uztaisi ik pa 10 minūtēm. Lai tev kaut kā tu lēnām to vismaz nāktu atpakaļ. Jo mēs jau vienkārši tādā bez kaut kādas kontrolas vienkārši mācām. Jā. Bet ir vēl viens veids, piemēram, aizvietot ar kaut ko. Jā. Piemēram, ar to pašu sportu. Jā. Spēlēt hoķīti, aiziet, vai vēl tur kaut ko. Man šitā ir ar ēšana, jo man ļoti garšo smalkmaizītes, bulčkas. Es vienkārši dienu svētu rītu no rīta līdz vakaram. Es saprotu, ka es līdz galam no viņām tā kā nevaru atteikties. Un ko es izdarīju? Paņēmu, palūdzu siesmātei, viņa mums kafejnīciņu, kur tieši tās bulciņas cepās. Uztaisīju spainīti ar burkāniem, tur kaut kādiem kāpostiem, ābolīšiem, vispārējais. Un es eju iekšā, es paņemu bulciņu, es paņemu, pieņemsim, sagatavotu lietiņu, kastīti, kurā man ir tie dārznīši. Jā. Man gribās bulciņas, paņem dārznīši. Noņemt nost baigi grūti, bet ja tu aizvieto, yes. Nezinu, gribās ievēpot, paņem burkānu. Es zinu, ka tas tā izklausās stulbi, bet kaut kur sportot vienmēr ir laba lieta, kad tu izkusties, tu jau gribi justies labi. Pareizi. Jā, piemēram, aiziet uz tiem pašiem stīņiem, kur ir katrā pilsētā, katrā tur, nezinu, tur
visur ir un vienkārši tur aizgāja, tur pārspiedies, piepumpējies, prasīt uztaisīt. Nepavēl, piemēram, visi tie, ko mēs sekojam Instagramos, visi tie superstāri kaut kādi cilvēki, Jā. viņi visi iet uz zālītēm, viņi visi kustās, lai viņi būtu veiksmīgi gan sociālā tīklos, viņi vienmēr rūpēs par savu ķermeni. Parūpēs par savu ķermeni pirmkārt, un tad arī viņi būs pārējais, viss pauļus un viss pārējais sakārtosies. Jā, un meitenes arī būs. Viss būs. Ja tu meitenēm nepatīk slimi klibi un kaut kādi veci opīši, jā, tad, ja tu parūpējies par sevi, tu esi fiziski aktīvs, tu esi veselīgs, meitenēm patīk. Un ja meitenēm patīk, ka tu vaipo un dzer, tad varbūt ne jau īstā meitene. Viņa arī patīk vaipo. Tieši tā? Jā. Tas jau ir izvēle. Kas ir tas, ko tu vēlies? Zini, kā mums tā grūti. Protams, ka mums gribās dancot līdzi sociālajai dzīvei un loģiski būt vienam no ceļiem. Viss kārtībā. Bet jautājums ir, vai tu pats redzi, vai mēs smieklosies uz sevi un vienkārši gribam būt, vai tu gribi kaut ko vairāk no tā visa pasākuma? Jā, labāk jau izcelties tajā, tā kā ir visi cilvēki veipo, labāk izcelties no viņiem. Nepavēl, tagad jau krūta un stilīgi ir bezalkoholiskais alkohols. Tas ir trendā tagad. Tagad ir čiliņā. Tā kā tas ir tā vecā programma, agrāk bija piešauties, tas bija krūta. Tagad arī projām piešauties ir krūta, bet tā pašā laikā tagad māska vēl krūtāk ir dzert bezalkoholisko alkoholu. Ja? Ok, interesanti, tā kā es man par to veipošanu arī. Tagad ir krūta veipot, paies laiciņš, haidī būs krūta neveipot. Tad visi mēģināt neveipot. Tā kā tas ir, mēs baigi dancojam tam modas skatē līdzi. Bet jā, kā jūs teicāt, ir bezalkoholiskais alkohols, bet ir arī veipiem tās šķidrumi, bez nikotīna šķidrumi. Bet kā mēs zinām, tur mēs veicām, bija mums prezentācija rādīja, ka tajā šķidrumā tāpat ir kaut kāda daļa nikotīna. Protams, ka viņš ir samazināts kaut kādā ziņā. Tas ir tas, ko mēs runājam. Ja tu visu laiku vaipo, paņem vienu tādu. Mēģini samazināt kaut kādus pasākumus. Tas dūms jau kā tāds, tavām plaušām nekas labs nav. Tur jāturas. Tā kā tas ir pīpē tādu vai tādu, nekas labs nav. Protams, mēs nekad nevar. Nav jau tā, ka tu uzreiz tad nomirsi. Bet te vienkārši jautājums, cik daudz tu ko dari. Un vai tu tam piedomā, vai tu vienkārši pie kājas, pofīgi, būs jau labi. Un tas ir tas lietiņ, ka mēs pat dažreiz vienkārši neaizdomājās. Tas ir tikai laika jautājums. Jā. Cik ilga laika tas viss notiks? Jautājums, cik ilgi tu nodzīvos, cik tu ilgi nodzīvos, un cik ja pieņemsim, tu veselīgs un tu nolikt karot ātri. Bet procentuāli tev iespējas ir nodzīvot daudz ilgāk nekā cilvēkam, kas veipo. Visi var nolikt karot, un ir veselīgi, kas ātri nomirst, un neveselīgi, kas dzīvo ilgi. Par to nav jautājums. Vienmēr ir kaut kādi izņēmumi. Jā. Bet procentuāli tie, kas par sevi rūpējās, dzīvo ilgāk. Ja ne tajā dienā un ne tajā laikā, tad var jebkurš nomirt. Tieši tā. Jā. Tāpēc arī brauc mocīti, bet parūpēs par sevi. Brauc pilnā formā, lai visu laiku ir tomēr es dzīvoju, es baudu dzīvi, bet drošība pirmā vietā. Jā, drošība, jā. Kā jūs nonācat pie močiem? Man bērnības sapnis. Bērnības sapnis bija mocīt, nebija rocības, nebija variantu. Un tad, kad es izaugu, man pats nokšu tiesības un tad mocīju. Tā kaut kā lēnām mēs arī to savu sapni piepildījām. Jā, interesanti. Jā. Cik jūs vispār ilgi spēlējat hokeju profesionālajā līgā? Jā, es sāku kaut kādos 7-8 gados, vēl salīdzinoši, un beidzu 3-5. Tā kā tādi 28, 27 gadiņi reāli nospēlēju profesionāli, no tiem kaut kādi 20, pat mazāk, 15. Bet es skolā ilgi spēlēju līdz 24 gadiem, tā kā bez daudz naudiņas, bet tā pašā laikā izglītība. Kāda bija vislabākā spēle, kur jūs tieši atceraties, vispilgtākā tāda? Zini kā, man laikam vairāk varbūt tieši pēc to, kā mēs spēlējam, bet pēc emocijām. Man emocijām, piemēram, to, ka mēs bračkas visi 3 spēlējam izlasē. Piemēram, kaut uzrāda spēle, mēs visi stāvam, tur dziedam himnu un visu tur eiforiju. Mās tā emocija, tas, kas iet līdzi, kas ļoti patīk, kas arī pietrūkst, piemēram, skatoties pašlaik, hoķīti, tas, kas pietrūkst. Ka tu vienkārši to baudi, to procesu un tā emocija. Galīgi nepietrūkst to, ka ir mocīties un skraidīt un vispārējais, tu esi izskraidījies, izmocījies un gribās vienkārši mierīgi baudīt to procesu, bet tā pašlaik kustībā. Kustība ir ļoti, ļoti svarīga. Maz, ka visiem tie, kas kustējušies, gribās attīstīties, gribās kustēties, tāpēc esmu šeit, lai padalītos kaut kādu savu dzīves stāstu.
vai arī iekustināt citus zaķerīšus, jauniešus, kam liekas, ka bāc, viss tik slikti, un nav viss tik slikti. Visu var, un visu var, ja tu pats gribi. Tas pats ir pa veipošanu, tas pats par sportu. Ja tu patiesi gribi kaut ko, protams, ka vienmēr būs kāds, kas tur, vai tur skolotājs vai kāds draugs, nu ko tu tur ņēmies, tas viss ir figņā, nevajag tev tur nāc pie mums, iebuhāsim, viss kārtībā. Jautājums ir, ko tu gribi? Vai tu gribi būt, un mēs visi zinām tos piemērus, kas buhā un kas paliek kaut kur. Vai tu gribi kaut kas tomēr tam līdzīgi? Un tā izvēle jau dažreiz ir grūta. Neaiziet līdz čomakam, nepiešauties, nepieļauties, bet darīt kaut ko, piemēram, ko tu gribi. Bet jautājums ir, kur viņš būs pēc 5-10 gadiem un kur tu būtu 5-10 gadiem. Galvenais darīt to, ko tev sirds saka, un to, ko cilvēki tev tur saka, ka tev tur nekas nesanāks. Nevajag viņus klausīt labāk. Jā. Viennozīmīgi, jo, tie heiteri, diemžēl, ir daudz. Jā, visur un visu laiku būs. Es pirmajā gadā, kad es spēlēju Dinamo, es lasīju komentārus. Kas ko kā? Tur 99% bija, Ješka, tev jābeidz, tu esi nekāds, vispār sūds, šipels un vispārējais. Es tur baigi pārdzīvoju, tur kratījos, kā tā, johaidī. Otrais gads, es sapratu, ka tie, kas to raksta, dīvaini eksperti, tiem pašiem ir tādas misenes galvās, tie paši neko nevar un tie paši ir tik negatīvi, viņiem pašiem dzīvē nekas nesanāk. Un vienkārši izliek to savu negatīvo, to savu uz citiem. Jā. Un es saprotu, ka vienkārši man tur nekas nav jālas, man jāatrod savas lietiņas un jātīstās pašam. Un tie heiteri ir. Mēs zinām, mūsu draugu lokā vienmēr ir kāds, ko tu tur jāhaidīt, mieru met vienu. Tā kā visu laiku tev noliek kaut kādām, visu laiku noniecina, visu laiku kaut ko negatīvu. Bet ir vienmēr draugi tie pozitīvā, kas atbalsta un vispārējais. Un tad tev ir izvēle, vai tu pavelcies to negatīvo, un esi viens no tiem negatīviem, vai tieši otrādāk, tu esi viens no pozitīvais, un ka tu vari daudz labas lietas salikt kopā, un tu vari kaut ko izdarīt, un vari sakārtot lietiņas. Mana bērnība tāpat kā kuram citam bērnība. Mēs dzīvojam kaut kur laukos, mēs vasarām pa laukiem dzīvojamies, mācījos, tur kaut ko trenējos. Nekas neliecināja par to, ka es varētu būt kaut kas. Un joprojām es neuzskatu, ka esmu kaut kas. Bet ar tādu neatlaidīgu darbu, ar kaut kādām lietiņām, tu nopelni to savu kaut kādu likteni. Jā. Tu nopelni kaut kādas savas lietas, kas tev ir, kas tev nav. Un joprojām, man ir 42 gadi, es joprojām strādāju pie tā, lai es attīstītos te paurītī un attīstītos kā cilvēks un kļūtu labāks, harmoniskāks, mierpilnāks, piepildītāks. Tā kā tas ir tāds process uz visu dzīvi. Jā. Par jums es esmu jau sen jau dzirdējis. Jā? Tādu, kur? Vispār, es, kad sāku interesēties ar hokeju, kad sāku skatīties, vēl, kad es biju maziņš, tur Mikls Rēdliks, Jēkabs Rēdliks, kad vēl mani vecāki spēlēja, bet skatījās hokeju, mēs ar viņiem kopā. Jā, tas tā forši laika. Tas, bet saku, mēs bijām Miķels, Krišāns un es, mēs 3 brači, ka bija tās izlases, tā bija baigi forši. Jo tiem brāļiem vienmēr tā jaunība baigi forši. Kā tagad Rihards un Roberts Bukārs. Jā, es domāju, ka viņam arī ļoti patīk kopā būt, kopā spēlēt, jo katrs jau sezonas laikā spēlē, katrs atsevišķā savā klubā. Ar te visi kopā, visi roku rokā un pavisam cita jautrība. Savs vibes. Jā, bet ne vibes. Vibes, bet ne dūmiņš. Kaut kā tā? Jā. Ja jautājums nav, tad paldies, ka uzaicinājāt. Ļoti patīkami. Jaunieši malači. Novēlu jums attīstīties, darboties, padomāt lietiņas, par ko jūs būtu runāt. Uzaicināt ciemiņus, viennozīmīgi malači. Kaut kur jāsāk ir, tā kā viss super, lai izdodas. Viennozīmīgi. Un gaidām jaunās sērijas. Un lai jūs sapni piepildās. Tas jums paldies, ka jūs vispār atbraucāt. Protams. Tāda sporta zvaigzne atbrauc mūsu podkastā. Iefilmējās, tas ir ļoti jau augstāks līmenis. Zini kā, zvaigznes ir ļoti kaut kāds tāds plašs jēdziens, bet tās mākslas pilnīgi aplams kaut kādā ziņā. Mēs, tieši arī kā es arī stāstīju, mēs esam pilnīgi visi vienādi. Jā. Mums problēmas visiem pilnīgi vienādas. Tāpat ir vai veipošana un alkohols un visiem gribās kaut ko iedzert, kaut kādu vīniņu vai nelzinu, ko un tam līdzīgi. Jautājums, ko mēs to darām? Un arī man 101 problēma. Un kāpēc ne pašam grāmatiem? Jautājums vienkārši, ko dari rītā? Kas ir tas, ko tu rītā sāc? Ar ko? Un Latvijā mēs vispār nevar būt zvaigznes. Mēs esam visi vienā bļodiņā, vienā grāvītī.
Nu, jūs esat tāds populārāks cilvēks. Atpazīstamāks. Nu, jā, atpazīstamāks. Vēl tas ir viss. Bet tā mēs visi esam pilnīgi vienādi. Nu, jā. Tāds paldies, ka jūs Paldies! atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Ļoti patīkami. Un tiekamies nākamreiz. Jā. Visiem atā. Visiem atā. Paldies, ka skatījāties. Jā. Paldies! Čau!